neciena savus bērnus un sirmgalvus, nav nākotnes. Mēs sanācām šodien, un mēs sanāksim atkal un atkal. Protams, mūs atbalsta visi jaunie briestošie politiskie spēki, kuriem es nedod nekādus uzticības avansus, kamēr viņi neko nav pierādījuši. Protams, mūs atbalsta saskaņas centrs, kā citādi, jo gandrīz visi ir gatavi ar viņiem kopā šodien strādāt. Tad jājautā, ko mēs vispār šeit darām, kāpēc mēs esam sanākuši, jo ir pilnīgi vienprātība, nav nekāda pretruna. Es apbrīnoju šīs valdības dzīvotspēju, dzīvības sīkstumu. Es esmu dzirdējis, ka vistas bez galvas mēdlo pašpriek kā gabalī. Dzirdējis, ka visām skrien bez kājām. Patiesībā politiķu visatļautības robeža pēc 18. oktobra ir tikai paplašinājusies. Mēli ir kļuvuši vēl atklātāki, cinisms vēl skarbāks, augstprātība vēl lielāka. Dažās vienmēr smaidīgās sejās parādījies tāds kā dusmu vairs, ko jūs neļaujat strādāt. Skatoties TV, lasot avīzes, rodas tāda sajūta, ka mums ir darīšana ar svešajiem. Ziniet, tie no zinātniskās fantastikas filmām. Tiem, kas vispār nepazīst zemes dzīvi, jo tikai svešie var izvēlēties prezidentu zoodārzā. Uzskatīt par stabilu partiju, no kuras aiziet gan ierīnas biedri, gan redzam politiķi. Nedomāju, ka svešos tas interesē, jo svešie, acīm redzot, partija identificē ar ļoti šauru cilvēku loku, kas patiešām ir nesašķeļami savās saimnieciskajās interesēs. Es neesmu naiva un nedomāju, ka mums visiem, kas šeit domu laukumā sanākuši, ir vienādi politiskie uzskati vai intereses. Nebūtu tā nav. Bet es domāju, ka mēs visi esam pret meliem. Es vēlu veiksmi mums visiem un labāku nākotni. Un es uzskatu, ka mums ir jālūdz prezidents Adlerkungu izmantot savas tiesības. Saeimas atlaišanu, valdības demisiju. Dot iespēju būvēt mūsu valsti mazliet godīgāk. Un pārmaiņu scenārijā mums ir negaidīt, ja mums ieradies un jūs, mūs visus šeit uzrunās prezidents Valdis Zatlers. Labdien! Visi tie, kas esat sanākuši, kas esat domājuši par savu tautu, par savu valsti. Man ir prieks, ka šodien mēs esam sanākuši par jaunām vērtībām. Būvēt valsti, godīgu,
uz likumīgu balstītu valsti, uz kultūru balstītu valsti. Jūs esat šeit sanākuši, lai dziedātu un izpaustu savas vērtības. Es atnācu šeit, lai pildītu savu pienākumu, ieklausītos jūsos. Es esmu valsts pārstāvis šobrīd, kam vārgi dereģējas tauta. Pārdomājiet katru savu soli un kalpojiet Latvijas nākotnē. Viens prezidents neko nevar izdarīt. Izdarīt var tikai visi kopā. Un tagad ieklausīsimies dziesmā. Tā pateiks priekšā, kā jārīkojas. Prezidents Valdis Zatlers. Kāds jums bija sajūta, tur stāvot augšā un runājot? Pirms mēs dziedam dziesmu, Ziniet, es jutos kā Latvijas patriots. Man patīk tas, ka tiek iekustināta tauta. Tas jau ir pārmaiņu sākums. Tad jau redzēs tālāk. Šī valdība varbūt tā atdeva Ābreni, tagad nākošā varbūt atdos Latgali un tā tālāk. Nekas nenotiks tāds. Un, ja vajag, atbrauks arī ar traktoriem šeit, tāpat kā tas ir bijis, tas varbūt arī uz priekšu. Un mēs sēdēdam varam savu taisnību panākt. Tāpat kā indieši sēdēdam tika brīvi no Anglijas vadības. Un tas nekas, ka viņi bija nabadzīgāk pēc tam. Bet pēc tam viņi sakārtoja savu saimniecību un viss ir tā, kā vajag. Un runājot par šīs saimnes atlaišanu tam līdzīgi. Saprotiet, ļoti viegli nonākt pie haosa, jo atlaidīs visus, patiesībā Zatlers nemaz nav tik, kā lai saka, tik gudrs, piedodiet par izteicienu, ja? Es domāju, ka maiņām ir jānotiek, kā lai saka, pamazām. Es varu nedaudz izstāstīt tās demokrātijas priekšrocības. Ja tu uzraujies kaut kādu sliktu karali, tu nevar vairāk neko izdarīt. Tu dzīvo, kamēr nomirst viņš, viņa dēls un vēl viens. Paskaties Ziemeļkorejā. 2 miljoni nomir badā vienkārši tāpat. Viņi nevar iziet ielās. Tāpēc ir demokrātija labāk.